Tātad jau ceturtdiena visi apmeklētāji ir aicināti piedalīties kopējā milzīgā dāvanas veidošanā Gobelēns, Tirkīzilo sajūta jūra, krāsas cilvēkos un cilvēki krāsās. Tā kā ik viens ir aicināts šeit arī pielikt savu roku un izveidot kopēju milzīgu Gobelēnu. Notiks visu 3 dienu garumā arī pasākumu bērniem un ģimenēm. Proti, piekdien 12. Pludmalē sāksies muzikāls, sportiski atraktīvs pasākums Undīnes kauss. Jau pēc pāris stundām 12:00 Olga ieradīsies Pludmalē, lai svinētu Olgas disenītei 10. Tostarp tur ir aicināti piedalīties visi mazie dziedātāji, kā arī Olga ir uzaicinājusi vecos Olgas disenīšu bukus piedalīties, proti Samanta Tīna, Mareks Kolāts, Nikolais Puzikovs un Evijas Loka arī būs klāt. Sestdien bērnu un ģimenes tiek gaidīti arī jau no 12. Pludmales bērnu lielkoncertā, 12:00 milzīgā bērnu popiela. Sestdien 12:00 pie lielās skatuves Smilšu pīļu konkursu festivāla jubilejas torte, galvenā balva brauciens uz Zviedriju no Skandlainas. Sporta cienītājiem būs ko izvēlēties, gan skatīties, gan piedalīties. Ceturtdien un piekdien 2:00 Daugavas rezerves stadionā Liepājas Metalurgs piedāvā interesanto futbolu uzspēlēt. 24. jūlijā 1:00 Vaiņotas lidlaukā drifts un dragreis. 11:00 24. jūlijā tepat pie festivāla teritorijas Jūrmālas ielas galā Old School skateboard guys piedāvā ideāls skateboard sacensības, paralēlais līnijas slaloms un pirmoreiz Latvijā paralēlais speciālais slaloms. Nu, lūk, kā jau mēs stāstījām, piekdien 21:30 jau festivāla laikā milzīgs salda ar flashmob, kur tiks uzstādīts rekords pasaulē ar alus bunžām izgrabināta dziesma We Will Rock You. Būs arī speciāls šovs uz lielās skatuves Undīnes nāk, ko vajadzēs noskatīties. Tāpat visas 3 dienas griezīsies karuseļu jūras krastā. Tirkīzilais karnevāls, gan piekdien, gan sestdien 300 jaunieši no Latvijas dosies krāsainā, skaļā gājienā uz Pludmali, un arī Pludmalē visu laiku būs manām un redzam, un tāpēc mēs arī aicinām visus pārējos apmeklētājus turēt līdzi savā izskatā un izdomāt kaut ko interesantu arī sev. Modes un stila šovi, beach party auto apbalvošanas, lapjo tēkreklu šovs, milzīga dāvana no Red Bull mums, kā jau arī ir stāstīts, Red Bull Flying Bulls, 4 lidmašīnas, sieviete, galvenā pilote virs festivāla debesīm, lidmašīnas taisīs trikus, dūmi nāks un būs ļoti skaisti. Festivāla tirdziņš šogad arī darbosies un vēl. Pirms jūras uguns šova, kas notiks sestdien, visi dziedās lielo karaoki, beach party himnu, kopā ar mūziķiem un kopā ar apmeklētājiem un visiem. Pats jūras uguns šovs šogad arī solās būt ļoti krāšņs. Sestdien tātad pēc pusnakts milzīga uguns izrāda. Kā lai te saglabā skaidru apziņu tagad visā šajā? Tev vajadzēja māja redzēt Andra mīmiku. Jo nav, tur būtu normāli. Tur oficiāli uzruna, balle un salūts. Tad, torte, bet, te jau ir ārprāt. Te jāiet pie ārsta beigās. Es ceru, ka pie ārsta nav jāiet, ir jābrauc vienkārši uz Liepāju. Ārstam jābūt uz vietas. Ārstam ir jābūt uz vietas. Vai ir nodrošināta medicīniskā apkope? Es domāju, varbūt, ka pirms ir vajadzīgs aiziet pie savu ārstu. Tā vietā. Jā. Un šodien ir vēl pēdējā diena, kad festivāla biļetes var nopirkt ar atlaidēm, tā kā visiem ir aicināts izmantot to tiešām un ar īpašiem aktīvas piedāvājumiem. Jā. Un vēl izmantojot šo izdevību parunāt rādio. Mēs festivāla organizātori gribētu novienāt visus tos, kas mums raksta no visas Latvijas. Kāds labvēls pēdiņās kādu laiku atpakaļ ir izplatījis internetā baumas par vecumu stingriem ierobežojumiem. Mēs gribam pateikt, nē, tā nav, kā katru gadu uz festivālu attiecās visas Latvijas likumdošanā paredzētā kārtība, un jaunieši līdz 16 gadu vecumam pilnīgi droši vieni var līdz 23 piedalīties un baudīt festivālu, savukārt pēc 11 ar pieaugušu personu droši var to turpināt darīt. Tā kā tiešām
nomierināties, nekas jauns nav izdomāts šajā sakarā. Nu, kas tur ko nomierināties? Viss šodien jau Telšu pilsēta viņi sāk darboties, tā kā pirmie, es domāju, kad ierodās. Nav kaut kāda informācija, ka pirmā telts jau, piemēram, ir uzslietu šobrīd? Nu, dotajā brīdī es to štāba neredzu, ka Telšu pilsētiņa, bet es jūtu gaisā, ka kāda telts jau noteikti tur ir, jo mums raksta ļoti daudz apmeklētāju, viņi prasa, viņi pirmoreiz brauc, vai tiešām šodien Telšu pilsētiņa vaļā, jā, viņi ir vaļā, un es ticu, ka pirmās telts jau tiek celtas. Tā kā pērkam šujam teltis un jau iekārtojamies šodien. Labi, Māja, paldies par plašo informāciju. Visu sīku un smalku var uzzināt Beachpartijas mājaslapā www.beachpartija.lv, ja? Tieši tā, tur visu sīku smalku var uzzināt, paskatīties, vēl izpētīt, paklausīties, kādas grupas mums spēlē, paskatīties grafikus, un arī šeit uz vietas tiks dalītas sīkas un smalkas festivāla norises programmiņas, tā kā visu varēs uzzināt, saplānot un paspēt tur, kur ir plānots, un, protams, tur, kur nemaz negribējās doties. Tā kā Fredim, ja, viņam liekas, ka reku uzruna, mūzika, baule un salūts, bet ir jāizplāno viss cits lietas. Jā, labi, paldies, Māja, par sarunu, un klausieties arī šajās dienās Rādio SVH tiešraidē no Liepājas, un mēs daudz par visu izstāstīsim, ja? Jā, gaidām jūs abus un visu pārējo Rādio SVH kolektīvu Liepājā. Paldies. Ātā. Nu ko, klausamies kādu no Beachpartijas viesiem šajā gadā. Te mums ir grupa no Francijas. Skip the Use. Vispār bajokā.